Nu ko, draugi, lai man lūgt jaunā vlogā. Atkal esmu pie Arēnas Rīgas, un nē, šodien nav Rīgas zeļa, un nē, šodien nav arī futbols. Šodien liela cīņa. Uzreiz jau laikam jāsaka to skaļāko. Sudrabs pret Zuti. Arēnā Rīgā. Fight Nights. Žvādos arī cīnīsies. Nu jā, par Sudrabu Zuti tur laikam jāsaka, ka tur būs kautiņš. Iešu pafučēt, iešu pafilmēt, gribēju uzfilmēt vlogu, es nezinu, kāds viņš sanāks. Ceru, ka jums patiks. Uzreiz saku, būšu kopā ar Sudrabu komandu, tāpēc, ka Denis ir tur, Daņiks, un, kā jūs ziniet, mēs ik pa laikam esam kopā kādās lietās, tāpēc došos ar Sudrabu. Jāsaka, jau laikam tāpat kā visiem, man pret Zutu nekas nav. Vienkārši došos ar savu komandu atbalstīt, lai cīņā tad uzvar labākais, bet, vlogā būs no Sudraba ģērbtuvu pusēm, tā kā Vrāli, tev šeit cīņa? Man ir. Katru dienu iekšē cīņa ar sevi, ja? Šodien uzvarēsim, cerams. Kā tu jūties? Var palasīt šeit. Fuck the pau. Jūtos. Ir labi. Ir bijis sliktāk. Nāc atbalstīt trešī? Protams, kas nāk. Vienkārši tāpatās, ko tu šeit dari, brālīt? Es šodien atbalstīšu savu draugu, Sudrabu Sirds. Excited to see him fighting. Pretinieks ir Kristaps Zutis. Teikšu tā, nav viegls variants pirms pirmā cīņā, bet tāpat ticu, gribu, lai Sudrabs Sirds vinnēja un būsim klāt. Kā tā pašam veselība? Tu nekāli necīnies, miers tagad skat brīd klusos Profesionāla cīņa, tas ir tāds sporta veids, kur ir traumas, ir dažas problēmas, bet tagad es esmu back, trenēs uz pilnu, tā kā gaidu datumu un cenšos, ka šogad decembrī būšu gatavs. Jā. Tāds varbūt smagāks jautājums, Bračiņ, bet to arī, ka trenējies ar Daņiku, ar visiem, parasti ir tāds, bišķi kipiši, ka ģērbtuvēs daudz cilvēku. Tev tas netraucē? Traucē. Tas ir, teikšu tā, tas ir tikai šo līmeņa, tāda līmeņa. Kā tu, piemēram, kā tu fight, tur UFC ģērbtuvēs, tur, tas nav. Tur viens ar kameru Jā, visam cikstuņam ir maksimum 3 cilvēki klāt un viss, tā kā tāds, teikšu, bardaks ir tikai mūsu šeit līmenī. Tas ir ok. Kad man bija cīņas Arēnā Rīgā, man bija tas pats 10 cilvēki klāt, bet man pašam to traucē. Man patīk, kad esmu tikai es, mans treneris un viss. Visas draugas pēc cīņa. Tiešām, super. Lai tev viss kārtībā, gaidam decembrī tev, jā? Nu ko, mēs šodien esam arī vienu no vakar varoņiem, kā vispār jūties, brāl? Ideāli, lieliski, vecīgi. Excited, nevaru sagaidīt. Tev šitā ir pirmā cīņa, realitāte. Uz ielām neskaitīsim, tur tad ir kā kaudzīte. Kā tev vispār, tu visu laiku Anglijā, tu pēkšņi redz tā mūzika izšau, jābrauc Latviju koncertē, tad tu brauc Latviju kauties. Kāds sajūt iekšē? Bļaļ, man liekas, ka, es nezinu, atkārtošos vēlreiz ideāli. Vispirms padancosim ringā un pēc tam Protams, ka viņš bišķi mīst. Protams, tas ir cīņas sports, tas ir ok, bet viss būs kārtībā, jā. Padancosim uz ringā 15 minūtes un pēc tam uz skatuvēm 5 nedēļas pēc kārtas. Tev ir uzreiz ieplānots tā, man tūra uzreiz, jā, man ir, es pat pateikšu tev, jā. Skaties, man būs koncerts Valmierā, multiklubā, pēc tam man būs Jelgavā, Tonusā, pēc tam būs Liepājā, Viktorijā, pēc tam man būs 2 koncerti pēc kārtas Rīgā, un tad pēdējais weekends būs 1 koncerts Jēkabpilī un 1 Ventspilī, tā kā bizņaks, 7 koncerti pēc, padancošanās ar Zuti. Tu pats iepriekš gan teici, kad netrenēsies, bet, man šķiet, ka tu bišķiņ esi. Es spēlēju UFC uz PlayStation 5. Tu gamers, jā? Nē, ir bigi sagatavojos, nav jau tā, kad es esmu nokritis uz galvas, viss kārtībā. Jautājums uzreiz, skatītāji jau tā redzēs, pēc tam pie kādas dziesmas nāks ārā? Pie dziesmas es nākšu pie Ozola dziesmas, Ozols man izpildīs dzīvajā dziesmu boks, tā kā shoutouts OG-iem, paldies liels par atbalstu un, yeah, man, fun. Nu ko, Bračiņ, ko tu šodien cīnīsies? Nē? Es pagaidām tikai repu un no malas bļaudoju, labais kreisais, 2, 3. Sāņķis jau gatavs. Zaņārs gan močīsies. Jā, ar Aliņu. Šis jau šodien gandrīz izlaida no Zaņāra vienu jau, bet noturējās.
Kā vispār, kā atmosfēra? Bračiņš atbrauc. Super. Mentāli ļoti gatavs, ļoti pozitīvi apkārt viss notiek, ņemot vērā to, ka būs fights. Tāpat tās ir ļoti pozitīva atmosfēra, liels atbalsts. Cilvēki ļoti ir nostājušies mūsu pusē. Tāpat tās vēlam veiksmu otrai pusē bez agresijas, bet priecājamies par to, ka tik liels atbalsts stāv mūsu pusē. Tā kā baigi forši viss. Man tā galvenais jautājums, kad tev vairāk stresot, ka šitā čoms cīnās vai kad pats? Par šito vakar tieši runājām. Es tieši teicu, ka Daņiks pēdējo reizi kāvās arēnā. Man kājas tā drebēja, kad un tajā brīdī es sāku domāt, kā bija tad, kad es gāju iekšā ringā. Reāli personīgi man lielāks adrenalīns ir, ka čoms iet ārā. Skatīties no malas un saprast, ka tu neko nevari izdarīt, tu tur nevar līst iekšā. Žoska, tā kā savādāk. Varbūt nevarētu pateikt, ka lielāks, bet savādāk. Katrā ziņā labāk tad es eju pats, tā es pateiktu. Nu, ko stundiņu jau esam uz vietas ģērbtuvēs, īstenībā ģērbtuvēs tādā viegli izklaidīga atmosfēra. Nav tā, ka Maks Traihārd visi kaut ko parunājās, pajokojās. Sudrabs arī ir rītīgi atvērts, kur parunājās vlogā. Interesants fakts, viņš teica, ka viņš vlogs skatoties manējās ik pa laikam tā kā nice. Jā, tā kā gatavojamies cīņai. Man laikam galvā es vēl pēc tās darba skriešanas neesmu tādā, kad šodien cīņa būs, bet tu jau lēnām jūti, tas vai bija sāk celties. Ko beidzot tad līdz arēnai atnācām, Sobojs kausies? Ko nākamā cīņas kapānam? Tā kā uzlīmēts. Čaļi gatavi. Viņam interesanti, ka Sanķiks uzstāsies rotaļā. Tur es iešu, es gribu iebildēt. Ejmies. Nu ko, Čāls tikko uzvarēja. Klausies, zini, ko man šitais atgādināja? No. Man pirmā tikšanos, man pirmā draudzene aptuveni tikpat īstenībā. Tuļai novesīdināt. Arī ar kameru tu biji. Kāds vispār sajūts pēc cīņas? Nē, nu tāds patīkamais, zin kā, visi nāk runāt, apsveicināties, pateikt šau. Man vēl ir tur zālē vesels bars, kas jāsatiek ir. Kā viņi trenēja pirms tam, es redzēju, tu tur bumbas pārdīji. Jā, nē, šitā gāja, es viņu jau kādu laiku praktizēju, mēģināju, un es vienmēr biju gribēju šito cīņā uztaisīt. Nu tāds foršs sitiens, un viņš ir tāds ātrs, viņš it kā nav nenormāli heavy tāds, bet viņš ir tāds ātrs, un vēl pie tam tu trāpa papēdi, tas ir tā, ka tev ar akmeni iemast. Pats nebija izbrīnīts, uzreiz uzlēc virsū, ka viņš uzreiz trāpīja to kāju, viņš tā aizgāja uz ceļiem, to uzlēc virsū, nebija izbrīnīts, ka viss tik ātri. Es biju, tāpēc redzēju, kad es trāpīju un bija tāda pauze, kad es skatos, ka viņš nogāzās. Nu, bija tāds bišķi surprise, kad Kā izdomāja, ka Sančiks atvērs izgājienu? Šitā viņa dzied, Zaņāris jau kaut kādu laiciņu mēs esam pazīstami, viņš ir my man, bet šitā dziesma, ko viņš izlaida, vienkārši es viņu drillēju non-stop no rīta līdz vakaram. Vienkārši es saku, ka Rekuģi ir labākā dziesma ever uztaisīt. Es tikko Eināram Repšam pagāju garām. Es apsveicu, uzvarēts pagāju garām Eināram. Paldies! Nu ko, Sudrabs lēnām sāk gatavoties, sildās, paskatīsimies, ko tās laikam sitīs rokas. Ir bišķi actions, ka mēs redzam visi ir ģērbtuvēs. Olas arī atbraucis ir. Olas pastāst, ko šodien darīs? Es redzēju, dzeršu kafiju. Esmu čops, tāpēc atļaušos būt nekulturāls un neforšs. Es redzēju, gačošais jums trešais mets? Nē, labi. Ko tu īstenībā? Es reku, Jēra tīmā esmu iekšā un tā kā nāksim ar Jēra ārā, iekurināsim arēnu. Yes? Viņš jau pateica, ka būs boks. Kā tev vispār dīvs? Nekā tāda dziesma, neķipa kaut kur... Jā, sen nebija dzirdējis. Viņš jau šeit pēdējā brīdī man saka, ka otrais pāns arī jāmāc brauc uz mājām, pēc tam visu ceļu klausies otrā pāns savēju. Es ceru, ka sanāks. Bet arēnā, kad uzvar? Finger crossed. Nē, mums tikai bija 2 pānti, mans pāns un Gustav pāns, un 3. pāns nebija. Viņš grib šeit, lai es savēju pāntu, un nomāc otro savu pāntu. Bet tāpēc bišķiņ iztrūst. Fingers crossed, man. Kādā pašam, ņemot vērā, ka tu ar kaut ko bišķiņ pacīnījies, paņēmies, un tāda ideja Sudrabs cīnās, bez pieredzes, viss. Nē, krūtis. Ko sagaid no cīņas? Es gribētu, lai cīņa nebeidzās ātri, gribētu, lai cīņai ir kaut kāds turpinājums, lai viņai,
galvenais, lai ir enerģija, kā saka, un lai ir kustība un tā tālāk un tā projām. Zin kā grūti mums visiem saprast, kas vispār notiks. Es domāju, ka neviens īsti neko nevar pareģot, kas būs. Visi saka, sudrabs, zin kā, tā viņi pazīst kā Jeru un daudz sanāk. Visi saka, viņš cīnās, ka viņš ir galvā, kad ja viņš iet, kad Jera bija jaunāks, viņš tāds arī bija. Zini, mums tādā īsti, bet viņš parasti, man ir tāds čalis, kas ir gatavs. Ja, bet Denisam, man ka bija... Jā, bet es prasu no pagātnes. Mēs tādos kaut kādos ielas konfliktos kopā nekad neesam nonākuši, bet zinot to, viņš nāca un viņš vienmēr bija tāds straight čalis, kas kā saka, iet taisni. Super, tāpēc es gribētu gādināt, kad ir koncerts. Jā, Kūd koncerts 23. novembris. Paralēli ar Jeru. Jeram jau 23. ir izpārdots, mums vēl nav. Tā kā palīdzam mozim, davai. Nu ko, sākam ģērbties. Tas кей, блядь, охуеть. Я, да, все. А типа надо в Нику ходить, да? Да. Netrenēšos vispār šī cīņā. Vai kaut ko pasastīt vai ko? Vienkārši, kā jūties? Короче, adrenalīns hujerīgi žostki, gribu ar rokām, gribu sīsist durvis, ar galvu gribu izsist kādam seju. Labi, es jokā. Vienkārši adrenalīns ir uztraukums. Mēs esam ar visu esam šeit, atdevuši visu savu enerģiju, visu, kas mums ir sudrabam. Viņš ir mūsu brālis, dos, lai Dievs ir ar mums, un mēs, it izbūdīt life is life, un kā būs, tā būs vienkārši. Kā tev pašam ir žoskāk, kad čoms cīnās, vai kad tev jācīnās? Es jau neatceros, kā ir pašam cīnīties, un kad čoms cīnās, vienmēr bija žoskāk, jā. Kad pats cīnies, vienkārši tādā atbildība baigā bija vienmēr pašam sev priekšā, pirmkārt. Kad čoms tu tā pārdzīvo, bet tu neko nevar izdarīt faktiski, zini, kad čoms kā jā. Kā tev šķiet, kas ir tā svarīgākā lieta tieši sudrabam jāizdara šodien? Pat tur kaut kāds paņēmiens? Mēs runājam par tehniku vai par... Ja tehniski turēt distanci, skaidrs. Ja runāt par... Vienkārši es zinu viņu sudraba raksturu. Viņš ir bez задней vispār. Заднюю не вырубает 100%. Это самое главное. Главное без задней! Ko, draugi, esam gatavi iet ārā? Chill. Tu neesi. Jā, vēl paliek. Sākās! Es pat nezinu, ko sagaidīt. Uzstāsies, tas ir svarīgi. No ko, draugi? Armija! Zots arī ringā? Tu varēsim sākt cīņu, draugi. Ля, draugi, ko es redzu? Zotis noķēra un sudrabs krita. Laba cīņa, tiešām laba cīņa. Malks. Sudrabs turējās, viņš neelpoja godās vietās un jā, un beigās Zotis noķēra. Visi. Žoska. Man bija šī trīt, draugi, viss.
vienkārši sacepēs. Nevajadzēja rubitus un tā galvu turēt un visu. Beigās, tad, kad izlaiks pirmo sitienu, labi, tur jau... Neskatoties uz šīs cīņas iznākumu, mums ir atnācis Šalīts, kurš vakardien redz, sudus no UK lidoja šajien, tu UK kāvies. Kāds sajūts? Tā gudīgi. Ticēju savā darbā, savā trenerī, mūsu padarītā darbā, visu vasaru mācām, kurš pēdējā zaudējumu un vienkārši tas ir vienkārši viss padarītā darba rezultāts, viss. Un es zinu, ka tu visu vasaru strādāji, ja mēs tiem bijām vienās kāzās un tu tur tikai vienīgi ūdentiņu, laicīgi mājās un bez nekā liekas. Tā kā mēs gribējām iet uz sēt, bet nesanāca mums. Tagad būs. Aņķi gribēja iet uz sēt, bet nesanāca. Nē, valdi. Sudrabam noķēra zutas, trāpīja, labi trāpīja. Kāds tev domas cilvēks no rēpa atnāk ringā? Tas vienkārši ir auģi. Man vienkārši respekts pēc viņu, ka viņš vienkārši izgāja izsauc čali, kas ir boksā, MMA, kibuksā, vairāk kā cīņas novadījis, bet tāpatās viņam ir vienalga. Viņš izgāja vienkārši katram ir savs amats, bet viņam ir, godīgi teikšu viņam, tas ir vienalga, viņš izgāja un izdarīja to, ko viņš gribēja. Jā, un dīvainākais, ka viņš pārdzīvo par mums visiem, nevis par sevīm. Bet brāl, tev es novēlu tikai to labāko, turpin cīnīties un tad jau patiek. Долго шло, блядь, долго шло. Ilgi gaidījuši ido. Но пришло в итоге. Bija tā vērts.